Čau! Es esmu Ieva un es esmu Mārupas novada jauniete. Mēs Mārupas novada jaunieši nevarētu iedomāties savu ikdienu bez aktīvās atpūtas un sporta. Mēs pārsvarā dodamies uz treniņiem, uz skolu un dažādiem pasākumiem ar sabiedrisko transportu vai ar kājām. Un bieži mēs arī izmantojam veloceliņus, jo dažkārt braukt ar velosipēdu ir ātrāk un ērtāk. Vai tu bieži izmanto veloceliņus? Celiņi ir diezgan droši, braucot pa Mārupas novadu, gan Piņķos, Jaunmārupē, pašā Mārupē. Tiem ir daudz apgaismojuma un diezgan bieži apgaismojumi ir ieslēgti, tā kā pat naktī ir droši braukt un ir ērti ļoti. Pašlaik Mārupas novadā tiek radīti 2 jauni veloceliņi, kas savienos pagasts un ļaus cilvēkiem pārvietoties ērtāk un drošāk. Rīga, Mārupe, Jaunmārupe un Rīga, Babīte, Piņķi. Tas nozīmē, ka jau tuvajā nākotnē mēs varēsim ar vien vairāk pārvietoties ar riteņiem droši un ērti. Ir milzīgi liels prieks redzēt, ka Mārupas novads ar vien vairāk sāk domāt par jauniešu vajadzībām. Un ne tikai par lieliem, bet arī par pašiem mazākajiem.